Visiem sveicināti, mani sauc Kaspars Gau, un šodien mēs spēlēsim Streju. Šitā ir nākošās daļa. Iepriekšējā daļā mēs tikām Midtaunā, iepazināmies ar Klementīnu, un tagad mūsu uzdevums ir, mēs atdevām zīmīti šitiem te bombara kurtkā, tas ir blazers, un tagad mums vajag atrast džaketi priekš darba un arī cepuri. Un to vajag atrast, lai mēs tiktu tajā vietā laikam sanāk. Un, un mums tagad būs jāiet laikam meklēt. Šito te kurtku es jau redzēju, vot šiten te var nozagt. Es jau redzēju to iepriekšējā sērijā, ka viņu var nozagt. Bet es negribu nozagt, tāpēc, kad viņš var skatīties uz tā. Un man ir jāizdomā, kā nozagt šito te kurtku. Lai mums tālāk misijas ietu. Nu, es īsti nezinu. Varbūt mēs varam kaut kā... Pagad, tā ir Momo kurtka? Man liekas. Man liekas, ka tā ir Momo kurtka. Vai nu... Nē, man liekas, ka man tā liekas vienkārši. Tā. Kas mums te ir? Mums te ir... kurpes. Es varam šitien iziet. Es gan nezinu, kas te ir. Kas te mums ir? Uz elli sargus, lai dzīvo outsideri. Skaidrs. Tātad sargi te nevienam nepatīk šajā Midtaunā, es tā saprotu. Es tagad domāju, kā šito te kurtku. Varbūt mēs uzreiz to pamēģināsim. Tā ir pamēģināsim. Man liekas, ka viņš pat nemaz neieraudīs. Nē, tomēr ieraudzīja. Nē, tu nemēģināšu to nolikt. Bet es gribēju paņemt, lai par viņu samaksātu. Skaidrs. Tas nemaz arī neko ne... Labi. Momo kurtku piemēra. Spoguļi. Nu, mēs te varam kaseti ielikt arī. Es, protams, nezinu, vai ieliksim. Ak, Dievs! Nu, tam vajadzētu reāli viņu Jā, pievērst gan. Forša mūzika, man patīk. Nozagām žaketu, mēs ejam prom. Atā. Tā. Tagad mums žaketi ir jānodod blazeram. Viņš ir būt šitien aiz šī veikala. Vot. Blazeres matkai. Rakuru žaketai. Perfekti. Žakete ir. Tas ir tieši tas, ko mums vajag. Bet man vēl joprojām vajag cepuri. Vai tu atradīsi to? Es domāju, ka jā. Bet vai tur cepurs vispār bija? Vai nebija? Es tagad neatceros. Vai tā mēs tagad nedaram kaut ko ar zagļiem?
Nu, es neko neizdarīju, kas. Tā, labi, šitan mēs visu izdarījām. Mēs ielikām šo kaseti. Kur ir cepura veikals? Te cepurus nebija, es tā domāju. Nē, te tikai visādas drēbes. Kur ir cepurus? Basketbola bumba tikai. Cepurs šeit nav, tāpēc jāmeklē kaut kādā citā vietā. Kas te ir? Upā? Persona, kura bija arestēta, nebija Klementīna. Turpinam meklēšanu. Olgo. Un ko mēs tagad darīsim? Lai vai kā, es gribētu te pameklēt, paskatīties, kas te vispār ir, jo man liekas, ka te varētu būt arī kaut kāda priekš B12, kur viņš var atcerēties, tāpēc jāmeklē. Šeit es biju. Nu, tur es atradu to atcerēšanās vietu, kur vēl ir. Pareizi? Jā, tur es meklēju. Tur es jau atradu. Kur mēs varam atrast? Opā! Mums ir parādīts kaut kādā vietā. Es galvenai nesaprotu, kā tas ir un kur. Interesanti. Mums ir jāmeklē. Tā pirmais izskatās kaut kāda māja vai tur ir spilvens, televizors, uzraksts. Tā ir māja noteikti kaut kā. Šiten es nezinu, šiten es arī nezinu. Šiten ir kaut kāds uzzīmēts drons tas tur. Bet, un šiten ir kaut kāds vienkārši vīna pudele vai kaut kas tāds. Es nezinu reāli, kur visus šitos meklēt. Nu, mēs vēl nepaskatījāmies tajā pašā galā. Jā. Mēs visu skatījāmies, bet ne pašā galā. Tāpēc, šitan mēs bijām, tur ir, šitan ir aizliegts iet. Jā, te ir aizliegts. Un ko te, kas te ir? Nedrīkst braukt iekšā. Uz outside tikšana ir aizliegta. Lifts ir izslēgts. Kračs nedrīkst tur iet. Un ko viņš saka? Es varu iziet. Viņš tako nesaka. Wow, viņiem pat šajā pilsētā ir kaut kādi braucamie. Interesanti. Tas nozīmē, ka kādās mēs pilsētās bijām, piemēram, tas pats ciemats pats pirmais. Viņš bija visnabadzīgākais no visām pilsētām. Pēc tam nāk Skudru ciemats, tur jau bija, nu tā, tur jau bija drusku vairāk saprotams un drusku viss šitas pārējais. Tā. Auč. Tas ir ļoti dīvaina sajūta. Slipīši. Un ko tu viņš griež? Nē, viņš kaut ko taisa. Kas tas? Stilists. Tu zini, darbs ir darbs, Slipī.
nezaudē savu galvu tad. Skaidrs. Viņi te nevis matus taisa, bet galvas taisa. Interesanti. Bet te nekur diez vai īsti arī nav nekas, ko... Labi. Sveiki. Atvainojiet, kad iztraucēju gulēt. Forši. Tā. Kas mums te ir? Mēs visi uz šitiem esam kā... Ar visiem esam parunājušies. Mums te nav neko darīt vairs. Kas būs tagad, mazais draudziņ? Viņš jau to teica iepriekšējā sērijā. Kas te jauns? Opā! Viņš krāts. Labi, dievaini. Es neatceros, iepriekš bija šis robots tur vai nebija. Labi, mums jāmeklē cepuru veikals. Tā, kas te mums ir? Tā satikt. Kronijas. Tu zini, to, ka... Tu zini, man draugs, stāvi tālāk prom no sargiem. Viņi ir slikti un viņi dabūja manu draugu Pablo. Viņš ir ieslēgts tur 350 gadus. Tāpēc uzmanies. Nu jā, 350 gadus ir. Es tikko gāju blakus liftam un es uzreiz biju ieraudzīts no sargiem. Skaidrs. Kas mums te ir? Sveikiņi. Hello. Ko es varu priekš tevis taisīt, šef? Man neko maksāt? Man nav ko maksāt. Ko es viņu varu parādīt? Ko nevaru parādīt, ne? Es varu tikai podus tev. Opā! Man paveicās. Es vienkārši ieraudzīju vietu. Tas ir interesanti. Roboti mimiko cilvēkus gan darbā un visur. Te viņi izskatās pārdot burgerus un ielas ātros ēdienus. Es atceros manā mīļākā vieta, kad es biju cilvēks. Tas bija ļoti mazs un labs. Tā es neatceros to Es neatceros to uzrakstu. Man liekas, tas sākās ar M, es domāju. M?
Tā, kā man nolikt lejā? Ok, es varu nolikt lejā. Tā, kas te mums ir? Menu. Sauss gaiss, karsta eļļa ar eksa kvalitāti. Ļoti labi. Tur nekā nav priekš manis. Rekur cepuru veikals. Tak viņš nelaiž iekšā pareizi, es atcerējos. Mēs iepriekš. Jā, šito mēs lasījām. Tā, kas mums te ir? Ko man darīt? Labi. Es gaidu gandrīz jau gadu man palīgu. Es nezinu, kā viņš atgriezīsies un palīdzēs man šitās cepurus iekrāmēt. Boss nebūs priecīgs. Ja tas čalis tagad atrodas bārā atkal un... Bārs, pagā. Bārs, tas nav. Bārs ir šiten. Laikam. Jā, tas tur robots, kurš tur gulēja uz zemes un vienkārši neko nedarīja. Tas ir viņš. Un kā man viņu pamodināt? Celies, guļava. Guļava, celies. Opa. Es varu viņam nomest kastē ar pudelēm. Jomajo! Ka Dievs, kur es esmu? Kas ar manīm notiek? Oj, jāiet pie bossa atpakaļ. Oj, es aizgulējos, izskatās. Un kā vēl aizgulējies? Dovai, ej, nāc šurp. Es varu tā, lai viņš nokrīt? Es varu tā izdarīt, lai viņš nokrīt. Sveiki. Tā. Tu nekritīsi vairs? Ugo. Tā vienkārši var nokrist. Tā. Viņi satikušies abi divi. Kur tu biji? Laiks, davai, krāmē. Domā ar galvu. Piedodiet, ser, nākošreiz būs viss kārtībā un es tā neaizgulēšos apsoļu. Krāmē man tas palīdzēs. Gan viņam tur strīdi. Tā, ko man vispār vajag darīt, jautājums? Es varu ielikt iekšā kastē. Lai viņš man ķipa neiegādā iekšā. Tas man palīdzēs tikt. Davai krāmē iekšā. Tāks. Tā izlikt. Un kur tagad ir cepure? Ok, es varu no šodienas izbēgt. Un ja es eju šitien ārā, ko viņš man te ir tas slepenā vietiņa. Es varu ieiet iekšā vienkārši. Opa. Un redzēšanos. Tā, tagad pie Blazera. Interesanti, ko viņš mums tur teiks? Ko viņš...
teiks, lai mēs darām. Čau, Blazor. Gatavs? Jā, kur ir? Lieliski. Šīs izdarīs to, ko vajag. Es tagad saģērbšos. Paskaties uz citu pusi. Apgriezies. Šitas ir labs, drusku spiež, bet sajies. Aiziet, darīsim tā. Labi, ieliec kastā un es tev ienesīšu iekšā. Vienkārši tāpat. Ko ejam korporācijā, neko iekšā. Tā, stop, pārbaude. Jā, korporācija neko. Jā, viss labi. Jā, varat iet. Lieliski. Jā, sveiks, draudziņ. Čau. Un zini, es karači gāju iekšā un viņi man nelaiž iekšā, tāpēc, kad es smirdu. Nu gan, te labāk dezodorantu nopērts. Nu, Dievs. Kas viņam tur pa sarunām? Un, karači, viņam vienalga, ka tev kaķis, viņi vienkārši... Labi, pieņemsim. Tā, kur man tālāk jāiet? Tur iekšā laikam sanāk. Jā, jāiet iekšā. Ko man darīt? Es tā sapratu, nedrīkst rādīties šim dronam, ja? Un tu man jāmēģina tik kaut kā prom. Tagad mēs varam skriet. Visi, esam iekšā. Viņš mums neredz labi. Tā. Sākās jau kaut kādas grūtības. Ui. Prom. Nevajag. Nevar mani ieraudzīt. Vajag ātri iet prom no viņa. Nē, lūdzu, slēpies iekšā kastē. Varu vienkārši kastē paslēpties. Lieliski. Tam robotam nav tik grūti izvairīties. Es nezinu, kur tagad... Lūdzu, jomajo. Es varu vienkārši tāpat zaudēt. Lūdzu, nevajag. Tas man tik tuvu, ārprāts. Es varu uz viņu uzlikt. Nē, nevaru. Tā sapratu, jāiet šitā. Un cauri. Lieliski. Dievs. Tā, sveiks. Hei, ļoti labi, ka tu esi šeit. Tu vari man palīdzēt? Es pazaudēju savas atslēgas. Kaut kur tur apakšā. Ļoti... lielā vietā. Sargi nepiekrita man palīdzēt. Viņi teica, ja nav kur iet, tad vairāk strādā šeit. Ja ir iespēja, tu palīdzēsi man, tas būtu ļoti forši.
Nu, es, protams, palīdzētu, kāpēc ne? Tikai kur tev tās atslēgas ir? Viņas tur tieši apakšā nokrita, kā es tur tikšu apakšā? Viņas tur nokrita tās atslēgas? Neredzu ceļu, kā tikt. Tā, robots, uz redzēšanos. Opa. Nē, tur ir ūdens. Šitan. Es varu viņu nolikt? Nē, nevaru. Es varu tikai kastē paslēpties. Bet nolikt apakšā es nevaru vispār. Davai, griezies. Tur nav ko redzēt. Tā. Kā man tikt apakšā? Un gandrīz neieraudzīju. Kur gan es viņus noliku? Man liekas, tev tā gaisma ir pārāk vāja. Tev pat šitā te robota, šitā uz sejas gaisma ir vēl stiprāk nekā tā gaisma. Kur tu tur spīdini? Tur jau viss ir apspīdināts apakšā. Tev ļoti vāja gaisma, tu neko neredz. Jā, paspīdināt. Vot, redzi, skaties. Tur apakšā diez vai kaut kas būs. Tā, labi. Tagad mums vajag kaut kā. Jā. Es spīdināšu. Viņam vienalga, ja? Labi. Davai skaties uz otru pusi, tā nav ko redzēt. Opa. Nu, mēs šitan varam tikt. Tur vēl augšā ir ejas ļoti daudz. Un tagad atkal jāiet cauri šitam te robotam. Skaties prom, te nav ko redzēt. Es te neesmu. Tā. Mums ar šitam kastēm jāslēpjas? Gudri. Pieņemsim. Tā. Un kur te vajadzētu būt kaut kam? Te diez vai atslēga būs, tāpēc, ka viņš teica, kad apakšā ir. Nu, davai. Ej, uz priekšu. Hop, 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 hop. Viss. Kas tur ir? Opā! Re, kur arī atslēgas. Un kā man tagad iet? Un kā man tagad tikt? Būs jāskrien? Man nesanāks tikt cauri. Man cauri nesanāks tikt. Es aiziešu tālāk. Tā, šitā ir vēl viena vieta, kur var. Un man tas īsti ko nedod. Ceram noslēpties, bet man nevajag. Šitā cauri varu. Nē! Ej prom! Prom! Nemaz nedomā.
Promēj. Beidzot. Nē, viņam cauri tikt nav iespējams. Man pat turienu būs jāiet, laikam. Davai. Jāpasko vietu, lai tiktu kaut kā atpakaļ. Ai! Jomajo. Kāpēc es tā baidos? Nu, es varu arī aiziet atpakaļ pa to pusi. Man jāmēģina tikt ātrāk. Tā. Kas mums te ir? Tā, tur ir sākums, viņi par dezodorantiem runā. Kas te ir? Tu vari palīdzēt? B12? Jā, es saprotu, bet kā tikt tur atpakaļ? Varbūt vienkārši iet atpakaļ. Es skriešu. Man neinteresē, es skriešu. Es skrienu atpakaļ! Es skrienu atpakaļ! Es skriešu atpakaļ! Līdz kamēr neieraudzīšu to vajadzīgo tipiņu. Man vajadzēs skriet, man vajadzēs skriet, man vajadzēs skriet. Palīgā, 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 palīgā. Noslēpamies. Viņam vienalga. Labi. Nē, viņam nav vienalga. Uz redzēšanos! Viņi vēl šauj ar lāzeriem. Tas ir vēl trakāk nekā zurki. Kāpēc viņi šauj ar lāzeriem? Es nezinu. Bet, Labi, mums kaut kā jātiek. Atpakaļ. Vot. No jauna? Kā no jauna? Man tev atslēgas. Arī atslēgas nav. Lieliski. Viss no jauna jāsaka. Nē, tūlīt ātri speedrunošu un visu iziešu. Tā, tu skaties citur. Paldies. Un tu ies pa šajien, es zinu tevi jau. Es zinu tevi, tu saproti? Es zinu, ko tu darīsi, es zinu, kā tu elpo, es zinu, kur tu ies, saproti? Es visu zinu par tevi, pat tev adresi. Tā, tu pazaudēji atslēgas, jā? Mēs ejam. Vienkārši speedrunoju. Aiziet. Ceļš ir atbrīvots. Pamaliņu. Tagad jāsagaida vēl viena kaste. Ot. Un mēs ejam. Pakaļ atslēgām. Vajag iet kopā ar kasti. Vienlaicīgi. Paldies. Tā, šitan ir atslēgas. Ot. Un tagad ejam atpakaļ. Tā, nē. Iesim tur pārbaudīsim vēlreiz. Opa. Man liekas,
Es man liekas iedomājos, ka te kaut ko neredzēju varbūt. Mēs jau uzredzēšanos. Tā, beidzot. Kāpēc tas robots pagriezās tieši tajā brīdī, kad... Tad tev pilnīgi vienalga, es tur tikko biju un tu mani neredzēji? Es tā labāk paslēpšos šitam. Tu neies? Labi. Pariet. Man ceļš ir brīvs. Tā man jātiek tu. Kī? Re, kur tu esi? Šo. Re, kur tev atslēgas? Nevar būt, tu atradi tās. Paldies tev. Tas ir par labi padarīt darbu. Nāc šurp, man ir kaut kas tāds, ko tev vajag. Opā! Neko korporācija žetoniņš. Man jau ir 4 žetoniņi. Es saprotu, ka mums vajag šādus žetoniņus sakrāt visus, ja? Lai, tā kā... Interesanti, cik daudz mēs tādus varēsim sakrāt un cik man vēl palika viņus sakrāt. Cik daudz interesanti. Es jau esmu muzikants, man ir neko korporācijas, man ir esmu outsideris, esmu botāniķis ar šito sirsniņu un vēl esmu kaķis. Ar kaķa žetoniņu vienkārši. Mēs tā sakrāsim drīz kolekciju. Man kaķis iztīsies foršs. Tā. Ejam. Tā. Tagad mums vajag tikt tālāk tā, caur šēni. Viņš gandrīz mani ieraudzīja. Tā, kur tagad būs ēna? Uz tajā pusē laikam, jā. Un tagad mēs varam iet tālāk. Tā, ko mēs te varam darīt? Te ir lāzeri. Ja es pieskaršos, noteikti nomiršu, ja? Es negribu pieskarties, nemēģināt to darīt. Es ņaudu kāds raģē. Uj. Vot droni gan rēģē. Un kā vēl? Tas ir ļoti slikti. Kāpēc es to darīju? Opā. Tas ir mūsu ceļš cauri lāzeriem. Tā, ko man tagad darīt? Lieliski! Šī spēle grib, lai man smadzenes sāpētu. Ko darīt? Off. Es varu to nofot. Es varu pieskarties šitai. Es tev aizvedīšu šitai. Kas būs? Un ja es, piemēram, šitan, viņš nolaižas. Un ja es iešu šitan, stikls pa. Tad es varu šito mucu laikam ierpināt iekšā, es tā saprotu, ja? Tā ir ripiņa. Tagad ir stikls. Tā, labi. Mēs jāatrod vēl vienu lietiņu, ar ko var izdarīt šo lietu. Uz ātrumu. Viņš redzi, viņš uzreiz rēģē uz šito.
Piemēram, mēs no visiem, visus izslēdzam, kas notiek. Te viņš paceļās augšā un nelaiž mums nekur. Skaidrs. Šito tiešām mums vajadzētu. Tā, vispirms mums vajag atrast trešo lietiņu. Nē, vispirms es domāju šito te kasti. Mums vajadzētu aiznest šiten. Pēc, ka mums visvairāk vajag šito. Te viņa nolaižas, ja? Pēc tam, ja mēs šitani, atverās stikls. Jā. Un te mums nolaižas lietiņa. Tātad, ja mums būs tur vēl viena kaut kāda lietiņa atvērsies stikls, un mēs šito pāripināsim pāri, un šitani pieskarsies, tad tas nozīmē, ka mēs varēsim paņemt bateriju. Jautājums. Kur ir trešā lietiņa? Nu, es krēslu nevaru paņemt. Jebko. Es pats varu, protams, bet tas pārāk maz laiks. Man liekas, šitien ir vēl viena lietiņa. Un kaut kāda sviera tur ir. Un šitien nav svieras. Kam tur uzkāpt? Stop. Stop. Nāc šurp. Nāc. Un šito. Un tagad es varu šito. Minūtu. Lieliski. Un tu man nāksi šitā. Nāc. Nē, tu man nāksi šitā. Jā, šitā tu man nāksi. Off. Tad tu man nāksi šitā. Nāc. Viss. Un tagad šito mēs pārbīdam šitā. Un tagad mēs varam paņemt bateriju. Jā. Protams, vēl smadzenes nesāp, bet nu vienalga. Tas bija grūti, bet vajadzēja padomāt. Tā. Mēs to izdarījām. Tagad ātri iesim prom no šeit, kamēr sargi mūs ieraudzīs. Mums vajag labi pietiek runāt. Es saprotu, ka pie Klementīnas vajag. Es jau izlasīju. Tad sargi ieies iekšā, mēs te runājamies. Tagad vajag iet pie Klementīnas. Tā, te jau mums ir... Lūdzu, aprakstiet izskatu zaglim. Un ko tu? Nu, es nezinu. Pagaidiet. Skaidrs, viņš nezina. Labi. Iesim kaut kur citur. Šitā vieta tak nebija atvērta. Vai ne? Opā. Re, kur arī tas drons.
sargi, viņi vienmēr aizsargāja cilvēkus. Cīņoties pret zādzībām un visādām tādām lietām. Bet dzīve palikusi grūtāk šajā pilsētā. Un grupas sāka atmosties. Sargi ļoti ātri palika ļoti spēcīgi. Viņi bija ļoti labi, lai saglabātu pilsētu zem kontrolas. Pat pēc cilvēkiem viņi turpināja kontrolēt visu. Skaidrs. 81%. Šitien torši nevar iet. Tikai, kur man iet? Danger. Opā, kaut kas izmainījās. Es tā saprotu, ar katru misiju pilsētā kaut kas mainās. Tā ir, ja. Un tas saprotams. Sveiki, Verlais. Stilisti. Kā iet? Human personnel only. Tu vari kaut ko atcerēties? Tu vari atcerēties, vai kas? Man te rāda šitās te lietiņas, ka var ķipa atcerēties, bet te nekas nav. Dīvaini. Opā! Paldies Dievam, kad es ieraudzīju tās mini punktiņas par to, ka var atcerēties. Bet, ja es nebūtu ieraudzījis, es nekad nebūtu zinājis, ka šitien kaut kas augšā ir. Barbershops bija sociāls viņi te varēja runāt jokus un dalīties ar noslēpumiem. Tā bija ļoti forša vieta. Pat pēc cilvēkiem kompanjoni turpināja veikalus. Izrādās, kad Mati nebija ingredients priekš ļoti laba barbershopa. Cik procenti, cik? Es neredzu. Pēc tam paskatīšos, kad noiešu zemē. Tā. Cik procenti? 85. Lieliski. Es nezinu, iet tur, nu labi, es iešu. Visiem mieru. Operācija, meklēšanas operācija ir tagad notiek.
Skaidrs. Viss šitas darbs priekš nekā. Saimons? Hei, tu nevari mūs apstādināt, Aha. Tu nevari, Tu vari nozagt mūsu vietu, bet tu nevarēsi nozagt mūsu dejas kustības. Nekas nedara neko labu, ja mēs nevaram dejot. Skaidrs. Policis 22106. Tu viņam te vēl cipari ir? Kā man tik garām šitiem tad droniem? Mazi lidojoši polārlāči. A ko? Kāpēc ne? Kāpēc polārlāči? Tāpēc, ka viņiem ir dīvaini ausis. Protams, polārlāčiem nav viena. Tas ir, es nezinu, kā to var nosaukt vēl citādāk. Tā mēs tur nevaram iet, tā nē. Viņš griežas atpakaļ. Jānogaida. Mēs varam pa turien iet. Vai tur varam iet? Vai pamēģināsim caur turieni. Kas te? Viņi abi divi vienkārši skatās vienā vietā. Kam tik prom, lūdzu? Nu. Nu, lūdzu, nesaka, viņi tagad darbosies tā apkārt. Abi divi. Lieliski, dara savu darbu. Nē, es iešu prom no šeit. Da jau, nu! Kāpēc viņi nolika to kastīti, aiz kurai es varu aizķerties un notiek tā skaņa un viņi to dzird? Pat tas. Lūk, tāpēc viņiem ir tās lielās ausis, jo viņu visu dzird. Dievs. Ej prom. Kādi 4 gabali? Ko es izdarīju? Es vienkārši viņu uztaisīju. Viņi pēc kārtas iet pārbaudīt. Un kā man tagad tikt ārā? Esmu vienkārši kaķītis. Es ceru, ka es varu aiziet. Lūdzu, nevajag. Es esmu tikai kaķis, es neko sliktu negribu darīt. Tā, pagaidām esmu drošībā, bet ne uz ilgu laiku. Man vēl jātiek prom. Давай. Es pārskriešu cauri.
Tā. Ai, vēl šis robots šeit. Viņi pilnīgi sargā šo vietu ļoti kārtīgi. Tā, mēs esam pie Klementīnas. Klementīnā, nāc šurp. Neviens zīmes no Klementīnas. O, pagaidi. Tas izskatās kā koda piezīme. Tu vari bēgt lidot turpu šurpu. Man liekas, viņš ir priecīgs. Mums vajadzēs uzspēlēt detektīvus, lai noskaidrotu, kas notika ar viņu. Skaties. Priekš B12 un kaķa. Atbilde ir manās lietās. Un 4 simbolus. Tas uzrakstīts Klementīna. Kaut kāda vāze. Puķe. Tas divi ir... kas ir divi? Kāpēc divi man atgādina puķkāpostu ar lapām? Kas ir viens? Viens ir loks, sīpols un kaut kāda lietiņa. Puķe un blakus sīpols. 3. vāze noteikti. Un 4. es nezinu. Lampa kaut kāda. Šitā lampa tā nav. Nē. Atrast. Tu kaut ko atradi? Es neredzu neko. Vai tas tiešām? Nē, neko. Ja tad neko. Tā, pagaid, kas tur vispirms bija? Kurus varu atrast? Vot. Un es varu paskatīties tā, tad... es nesaprotu. Labi. Es domāju, ka to mēs darīsim jau nākošajā sērijā. Jā. Tāpēc neaizmirstiet abonēt kanālu un uzlikt laiku. Un arī uzrakstiet komentāru. Visiem atā.